Vakara pasaciņa maniem bērniņiem. Šis būs stāsts par tiem laikiem, kad vēl kopā bijām un vakaros vakara stāstus jums stāstīju. Atceros, kad puisītis, mans dēls Roberts, jau bija iemidzis, bieži vien meitiņai Emīlijai gribējās dzirdēt ne tikai vienu, otru, trešo, bet arī vairākas, daudzas citas pasakas vienā vakarā. Un tā kādā no tādām reizēm, kad brālītis jau bija aizgājis čučēt, mana meitiņa sacēja, ka viņa vēlās tādu pasaciņu, kuru viņa iesāks un es turpināšu. Tā tapa viena, pēc tam otra, trešā, ceturtā, piektā, sestā, un tajā reizē bija pat arī 7. pasaciņa. Un kad es stāstīju 7. pasaciņu, tad notika, ka man pašam uznāca miegs. Un tā kā šo pasaciņu man toreiz neizdevās pabeigt, pamodās no jauna mana meitiņa Emīlija un sacīja, lai es turpinu. Tā nu šajā reizē es izstāstīšu pasaciņu, ko toreiz nepabeidzu. Šis stāsts būs par kādu mazu zēnu. Šis stāsts būs no bērnības, manas bērnības. Kad man bija 8 gadi, es bieži vien rudens vēlajos vakaros un ziemā, kad ārā bija skaidras debesis, devos viens pastaigāties. Man ļoti tas patika, lūkoties debesīs. Es lūkojos tālumā, centos saskatīt vissmalkākās zvaigznes, ko tikko spēja saredzēt acis. Es dzirdēju klusumu. Es atradu tādas vietas, kur arī daba bija pavisam klusa. Atceros, ka tad, kad rudeni un ziemu nomainīja pavasaris, man ļoti patika arī celties rīta agrumā un vērot, kā saule sāk savu gaitu. Un tā kā jau agrā vecumā mani tētis iemācīja makšķerēt, tad mana bērnība bieži vien, jo sevišķi vasaras laikā, kad bija brīvlaiks, tā arī dienu pēc dienas tika aizvadīta, ka rīta agrumā 4 vai 5 es cēlos, lai dotos makšķerēt. Un dažkārt pārados mājās vien ap 9, 10 vakarā, kad saule vai nu taisījās rietēt, vai arī bija norietējusi. Pa to laiku es ļoti daudz vēroju dabu. Es dzirdēju to, ko nav iespējams pastāstīt ar vārdiem un arī pasakas veidā. Taču vērot dabu dažādos gada laikos, tas patiešām ir skaisti. Un arī šajā īsajā stāstā, ko šovakar stāstu, vēlos jums, mani bērni, sacīt un atgādināt tieši tāpat, kā ikvienam citam bērnam un pieaugušajam, kas varbūt klausīsies šo stāstu. Atrodiet laiku, lai pabūtu dabā, gluži kā jūs lūkojaties spogulī, tā katru dienu dodiet sev šo iespēju un sajūtiet ar sirdi to gaišumu, to mieru, to prieku, to mājas sajūtu, ko dāvina radītājs caur dabas pieskārieniem. Es mīlu jūs, mani bērni. Es mīlu tevi, Robertu un Emīlija, un gribu ikvienam tētim un mammai, ikvienam bērniņam sacīt:
sakiet šos vārdus no sirds uz sirdi, sev un savējiem, ka jūs mīlat un dzīvojiet tā. Un ja kas dzīvē, arī ne tā atgadās, lai jums ir sirdsapziņa un dūša sacīt vārdu piedod un atrast mieru un saticību ar Dievu un cilvēkiem. Lai jums salds mieziņš un lai jauns rīts jūs iepriecina, gaidot satikšanos ar radītāju, ar dabu, ar jums mīļajiem, tuvajiem cilvēkiem un jums, mani bērni, arī ar mani. Es jūs meklēju un ticu, ka Dievs dos, mēs satiksimies.